Jā, šis gāja. Urbulis. Woo! Let's go! Aiznu! O, tur bija finiša vārti. Un ne, tur bija sekundes. Varbūt daudz viņiem ir lokālāki, kad tiek iedot kāds proteīna batoniņš, varbūt kāda palīdzība. Tas cilvēks! Latvijā ir vēl veiksmīgi piemēri. Jums arī? Tas tā notiek? Bro! Sniegs! Ui! Uz soldatus! Easy, bro. Bro. This is, bro, easy, bro. Breezy, oh, breezy, bro. Breezy. I got this. No. Oh, no. 3 7 tonus. Tur tonus brauca. Kur viņš brauca? Viņš nebrauca. Bro, viņš pieskaros viņa. Šitam ten. Viņam nevar pieskart. Skaties man video. Gabrielā, ieņem manējā. Tad izties manu video. Hagu. Blīt. Trešā jau es jau esmu ticis. Blīt. Viņš tā slīp iet. Kenzuras. Me and Chance, help me. Could you help me, please? I'm good. Oh, I can't help you. You need me help, and I will help. Can't help me again. Yes! Kāds es tu biji uzrakstījusi vēstulī? Jā. Oh! Ko? Domā, tā saulēcība zinās, ka viņa no tevis. Vienkārši viņam ir viela. Pārakstījusies, nav adresu uzrakstījusies. Nevajag kaut ko. Pārakstījusies, to, kas ir Gabriela, vai par kādu. Viņš jau zina, no kurām mājām tas nāk. Jā. Viņam miljoniem vēstules sabaļas, domāju, ka diez vai viņš kaut ko sapratīs. Arī cilvēki, labprāt, uzskatādot vairāk zīmoliem, tas būtu biežāk būtu kaut Un tā vēstule patrāsies besās, ik tā. runāt par kaut kādām problēmām, piedāvāt risinājumu. Yes, bro. Redzējām, teātrās. Edvard, tu uzrakstīji Ziemassvētku vecītim vēstuli? Nē, man mamma rakstīs. Uzraksti to, ka tu tipa Gabriela mīļā vai kaut ko, vai lūdzu, atnes manā, tu ir jau sen. Es ierakstīšu, vai man telefonu atnes. Pastījies manu vēstuli. Es teicu, lai neizskatā, nu kāpēc? Labāk tu man nekā neteici. Dieva man teica, Dieva nav nesatīk, tu atstāji to vēstuli, viņš paņēma, paskatījās un aiznesu uz Bet viņa aiznesu paskastīti. pakastītē jau. Bet es redzēju to, ka tu viņa nebija parakstīta. Tu nebija ne savs vārds rakstīts nekas. Un es domāju, ka viņš nezinās, ka tas tu esi. Kāpēc tu Edvard pats nerakstu vēstuli? Nu, pēc, kad es jau neesmu. 5 gadi, tev pašam jāmāk, ja burtus atpazīt un uzrakstīt kaut ko. Viņš nesīs mammai dāvanu, nevis tev vai mammai. Nē, viņu rakstīs man vārdu. Man izlikās to, ka tev tā dāvana pienākas, nevis to, ka tu lūdzu, lai tev uzdāvina. Iedziņos un iesaistos dažādu viedokļu apmaiņā. Un es zinu to, ka es pat kādam varu pamainīt tās domas uz citu pusi. Es domāju, ka tev vēl netiks. Man?
Jūs zināt, kas jums ir jāievēro pēc valsts likumdošanas? Jā. Gribu pateicu. Blogeru, tātad darbu regulē reklāmas likums, kas ir arī patērētāju tiesību aizsardzības centra jau komunikācijas veidu. Nevarētu teikt, ka tu šogad esi bijusi atlausīga vai to, ka tu dari labus darbus. Svarīgākiem pirmiem noteikumiem. Tāpēc to viņam tev būtu kaut kas jādāvina, ne? Saņemam tātad šo te atlīdzību, vai pat tas ir barteks, vai tikai kā dāvana. Vienalga, Gabriela, man tāpat arī netiks dāvana. Reklāmā, nevis sadarbībā, draudzība. Mēs kopā esam komanda. Nekas jūs abi divi esat cenīgi dāvans, jā? Jā, davai. Jā, mums vienalga. Man tāpat atnesīs. Manai mammai vispār nenes dāvans. Viņa nemaz negrib. Nemaz negrib. Es domāju, ka mamma arī. Nē. Kāpēc tu nevar mammītē uzdāvināt? Jā, šokolādīti. Tad jau ne. Tad jau Māmiņa meitene, viņai patīk, ka viņai ir maz dāvniņš. Tādas zelta dāvanas. Oh! Kādas vēl zeltas? Viņa šokolādīti nopirkt, piemēram, mamma būtu ļoti priecīga. A, kur man nauda? Dod, A, kur tev ir nauda? Bet tu teici, ka tev daudz naudas. tad dod man pīķi. Tad dod man pīķi. Bet tev taču bija nauda, kur tavs maksas ir? Ir. Tu saki, ka tev tik daudz naudas. Vari nopirkt mammai šokolādīti un... Nē, Gabrielai. Var aizstāvēt, tu man teiks atrast kaut ko no. Jā. Ja tu esi labāk. Ai! Edvards teica, ka viņš dāvinās man šokolādīti un lai. Nu jā? Edvards, tev mammai iedāvina. Es negribu. Negribu. Kuram tu tad dāvinās? Grūtais. Kuram tu tad dāvinās tās puķītes un šokolādi? Tev? Tu kuram citam vai dāvināt? Kāpēc ne mammai? Mamma arī grib dāvaniņu. Visi grib dāvaniņu. Ārā jūs sākas domāt. Jā! Vai jums ir sajūta, ka šī industrija ir sakārtota? Es teiktu, ka man grasās atkal par kaut kā sākt runāt, atkal sāk veidot par dialogu, tāds jau vienu brīdi arī, kad es darbojos Latvijas. Nekas te nav viegls. Bet te ar strīpiņām taču es netinu. Patērētāju aizsardzības centrs ir tas, kurš sako līdzi. Nu, bet tas telefons grib. Realizētām tiesām, jā, kur patiešām arī daudz blogeris ir maksājuši sods par to, ka nav norādījuši Tas bija 21. gads, viņš ir tad kā paraugu prāvs. Mūsu Latvijas tiesību sistēmā, un es teiktu, ka kaut kādā Redzi, kā es daru? Es gribu džaināt. Es tev varēšu paņemt. Un tu varēsi redzēt, kā spēlēju. Cik es pro esmu. Es arī gribēšu ar tevi. Es taisīšu video kopā ar tevi. Labi? Es taisīšu ilgu video. Man Gabriela, es tevi joinošu. Kur tu esi? Man nevies man tev vajag to. Izdarī to Es tev ņemšu karaču un tu filmēšu. ar tevi. Ja? Nevarēs pastīties savu video. Jā, tāpēc, ka citi skatās. Tu nevari. Es varu redzēt. Jā, tāpēc, ka tu esi man draugs. Es ne... Un es... Kā tevi sauc? Pagad, tevi sauc. Eduards. 3, 2, 2, 5, 2. 5, 2. 2, 5, 2. Jā, iekaumēšu no galvas. Poite. Tas ir sveiks, ja Es kas. tev arī varu followot tagad. Gribi? Jā. Tagad iesim tevī via full profile. Vari man arī followot. Kam? Redzi, es tev followoju. Breškam.
Vajag. Malamo mani. Mājās man ir kaut zilai vai ko es nezinu, bet viņam Kā, bet tu saki nepareizi? Nē! Tas jaunie draugi, neredzi? Tev būs vairāk draugi tad. Let's go to DiCaprio. Jā. Follow him. And he give you Robux. Nu nevajag obušas. Nekad. Dzīvē. Kāpēc? Nu labi, man vajag. plācu nokārt.